No 15. līdz 21. oktobrim uzņēmām projekta Think Global and Learn Being an Entrepreneur dalībniekus. Gatavošanās projektam bija prieka un satraukuma pilna. Kopīgi plānojām daudz aktivitātes, lai nedēļa dalībniekiem būtu aizraujoša. You are welcome! Pirmās dienas sākumā mēs sagaidījām mūsu viesus un kopīgi atklājām projektu nedēļu Gulbenē. Tad mēs viņus iepazīstinājām ar mūsu skolu. Otrās dienas daļā bija radošās darbnīcas. Vienas no tām bija mākslas, kurā apgleznojām maisiņus, kas pēc tam mums kalpoja kā atmiņa no projekta. Vēl mums bija robotikas nodarbība. Tajā mēs uzzinājām daudz ko jaunu par robotikas vēsturi. Vēl mēs veidojām animācijas filmu par dzimumu līdztiesību, ko rādījām arī noslēguma vakarā. Mēs arī klausījāmies par stereotipiem un apskatījām plakātus. Man ļoti patika darboties šajā projektā, jo, manuprāt, starptautiskā vidē es varu uzzināt daudz ko jaunu par citu tautu kultūrām un pastāstīt par savējo. Viesiem parādījām Gulbeni un tās apkārtni, kā arī braucām uz Stāmērienes pili, kur mūs sagaidīja daudz dažādu aktivitāšu, kas sevi iekļauj gan pils teritoriju, gan arī tās vēsturi. Kā arī veidojām plakātus par dzimumu līdztiesību, ko pēc tam arī prezentējām un veidojām ļoti labas diskusijas. Vēlāk arī veidojām dažādas saliedēšanās pasākumus un diskusijas, kas, manuprāt, ļoti palīdzēja uzturēt šo atmosfēru visu atlikušo nedēļu. Viena no projekta tēmām bija dzimumu līdztiesība. Pirms došanās mobilitātē katra delegācija sagatavoja prezentāciju par dzimumu līdztiesību savā valstī. Klausoties partneru prezentācijās, uzzinājām par situāciju katrā no valstīm, sapratām kopīgo un atšķirīgo. Projekta 3. dienā devāmies pret dažādu profesiju pārstāvjiem, uzzināt šo profesiju pārstāvju domas par dzimumu līdztiesībām. Devāmies uz vetklīniku, Gulbenes policiju, Gulbenes novada pašvaldību, bibliotēku, kā arī apciemojām multimākslinieci. Uzzinājām dažādu profesiju cilvēku skatījumu šajā jautājumā. Bija interesanti darboties starptautiskā grupā un diskutēt ar dažādu profesiju pārstāvjiem par šo tēmu. Pēc intervijām iegūto informāciju apkopējām prezentācijās, lai varētu to sniegt mūsu pārējiem projektu dalībniekiem. Prieks, ka varējām debatēt par šo jautājumu, kā arī apmainīties ar viedokļiem ar citiem grupas dalībniekiem. Viens no projektu uzdevumiem bija izveidot biznesa plānu. Mēs tikām sadalīti komandās 5, katrā komandā vienam pārstāvim no katras valsts. Veidojot šos biznesa plānus, mums bija jāiekļauj viens jautājums par dzimumu līdztiesībām. Veidojot šos biznesa plānus, mēs ieguvām starptautisku pieredzi, kā arī attīstījām efektīvas komunikācijas prasmes. Tā kā viens no populārākajiem ražošanas veidiem Latvijā ir kokosrāde, vienā no projekta dienām mēs devāmies uz vienu no lielākajiem Gulbenes novada uzņēmumiem Avoti. Avoti ir viens no modernākajiem Baltijas uzņēmumiem, kas ražo masīvu koka mēbeles. Pirmajā apmeklējuma daļā mēs iepazināmies ar uzņēmumu vēsturi un tā attīstību, kā arī uzzinājām par tā sadarbību ar zviedru kompāniju IKEA. Tālāk mēs devāmies ekskursijā, kur mums bija iespēja ielūkoties ražotnes telpās, kā arī uzzinājām un redzējām unikālās tehnoloģijas, ko uzņēmums izmanto savu produktu izveidošanai. Avoti piedāvā arī darba iespējas Ukraiņu iedzīvotājiem. Uzskatu, ka man un arī pārējiem projektu dalībniekiem šī bija lieliska iespēja, jo apmeklējot uzņēmumu, mēs varējām ielūkoties augstajā Latvijas attīstībā. Viena no projekta tēmām bija iekļaujošā sabiedrība, kur mēs nedēļas ietvaros projektu dalībniekiem devām iespēju ieraudzīt, kādas izpaužās mūsu novadā, dodot iespēju apmeklēt Sveķu pamatskolu un dienas aprūpes centru. Sveķu pamatskola ir skola, kur mācās skolēni ar speciālām vajadzībām. Mums bija iespēja apmeklēt to. Man ir liels prieks par šādu iespēju. Tur skolēni bija sagatavojuši koncertu un siltu uzņemšanu, un mēs jutāmies gaidīti. Pēc tam mēs darbojāmies darbnīcās, cepām cepumos, darbojāmies ar koku un veidojām atmiņu rāmīšus. Ieguvām jaunu pieredzi un iepazinājāmies ar skolēniem, produktīvi pavadot laiku. Dienas aprūpes centrs ir
vieta, kur uzturās cilvēki ar speciālām vajadzībām. Viņi gan pamatā dzīvo savos mājokļos, bet dienas aprūpes centrā viņiem ir iespēja aktīvi pavadīt laiku, radoši pavadīt laiku, spēlēt spēles, kā arī saņemt psihologa palīdzību. Mums ir patiešām liels prieks, kad varējām apmeklēt šo centru, satikties ar cilvēkiem un redzēt iespējas, ko piedāvā dienas aprūpes centrs. Projekta noslēguma vakars bija ilgi gaidīts, jo tajā mēs apkopojām nedēļā paveikto un izbaudīto, kā arī kopīgi novērtējām labāko projekta laikā izgatavoto biznesa plānu. Šis vakars bija lielisks saliedēšanās pasākums, kurā pozitīvā un priecīgā atmosfērā mēs pavadījām laiku. Vislielāko prieku sagādāja Latviju danči, kuros iesaistījās pilnīgi visi. Starp dejām bija iespēja nogaršot latviešu tradicionālos ēdienus, kurus paši bijām pagatavojuši. Vakars bija pilns ar emocijām, gan priekiem par kopā pavadīto laiku, gan arī bēdām par to, ka viss šis drīz beigsies. Man ļoti patika noskaņa, ko mēs visi kopā radījām. Pēdējā projekta diena bija gan priecīga, gan skumja. No rīta projekta dalībniekiem bija jāatvadās no Vietnamiem, bet bija cerība, ka šī nav viņa pēdējā tikšanās reize. Tālāk mēs devāmies uz Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Rīgā mēs apmeklējām Zinātņu akadēmijas skatu platformu, kurā mēs varējām apskatīt Rīgas panorāmu no augšas. Pusdienas mēs ēdām Lidl, kurā ēdām latviešu tradicionālos ēdienus, visiem ļoti garšojušie ēdieni. Pēc pusdienām mēs devāmies apskatīt Rīgas vecpilsētu. Pēc vecpilsētas apskates notika skumjas atvadas. Šī bija neaizmirstama pieredze. Mācījāmies komunicēt ar skolēniem no citām valstīm, parādījām savu skolu, pilsētu un valsti un pilnveidojām zināšanas par dzimumu līdztiesību. Priecājamies, kad esam kļuvuši par labiem draugiem un mums ir vēl 4 tikšanās reizes dažādās valstīs.